Nemuldi! Ja tu būtu par 20 gadiem vecāku un puisis, tad mēs šo tēmu attīstītu tālāk, bet pašlaik maršu uz vietu. Man ir līdz brošai. Jau nedēļa atpakaļ visam bija jābūt vakarā. Bet ko jūs stepāties kā tādas bišgumīs? Varbūt tad... Kad te bišgumi nolasīsies teicēju? Nu labi, tad dariet kaut ko. Nekur nebūs zemē Pīteru Penu gaida razgaļu bariņš. Vienu sauc savādā vārdā – Dūdudūdu. Viņš ir melanholisks un skumjš, bet nemaz nav sabiedrs. Viņš ir pats drosmīgākais, bet viņam nekāda nesanāk to parādīt, jo viņam nekāda nav radusies iespējas parādīt un pierādīt sevi. Knābis un vieglais deju. Knābi jūs visi jau zināt, un vieglais ir visu razgaļu stabuli meistars. Viņš no katras skaņas izvilinās. Viņš no katras stabulas. Jūs sajautas, skolotāji! Paldies par aizrādību, Justī. Mūžīgais Pītera Pena un razgaļu ienaidnieks Zelzātis viņu paļā, jo Pīters Pens ir izbarojis krokodīlam viņa roku. Godīgi sakot, es ne tā vēl dzīvos pakaļ. Vai viegli novirsies no tēmas? Kas tā tur? Kas tā par čaboļu? Kas tie par soļiem? Pirāti nāk. Vēl dažs labs pamanīja, kā puiši ir pagājis tālē. Zelzātis iekrimis nostalģiskās atmiņās par zaudēto roku. Un tad viņas sejā aust naids. Naids pret Pīteru Penu. Abi pirāti sejat bariņā uz apspriedi. Tiek kalts ļauns plāns, kā tik galā ar razgaļiem un viņu vadoni Pīteru Penu. Beidzot pirāti saprot, kur tad slēpjas Pena zēni, un tad plāns ir gatavs. Ļaunā riekā, berzādami rokas un sīzdami ar rokām pa ciskām, te izbauda iespējamās uzvaras garšu. Tiek cepta trekna lauku torte no 36 olām un diviem kilogramiem putukriem un zernēm un riekštiņiem. Oi, atkal noversies no tēmas. Tie sīči, tie razgaļi, taču nezinu, ka tikko izcepta svaiga torte ir kaitīga. Ķīmiki to pielīdzina Indei, vidējas iedarbības. Pītera draugi un sabiedrotie indiāņi. Bet kas ar viņiem pēdējā laikā noticis? Kā viņi izskatās? Tauki pāri bikšu jostai karājas un vaigus jau no aizmugurs var redzēt. Indiāņi nodīju rituālu teikt. Indiāņi nodīju rituālu teikt. Aizalsušies malā. Dūduls ar saviem draugiem spēlē indiāņus. Šaudās par lokiem un būtām, pienāk šīm un Dūdulam iečukst ausī, ka jaunā māmiņa ir klāt. Šajā brīdī apjukušies Dūduls aplaiž lokas tiegu un būtu laiķis liktenīgajā lidojumā un vērtīgi nokrīt. Sapulcējas apjukuši, nelaimīgi un citu sakot, tā ir mūsu māmiņa, mūsu jaunā māmiņa. Ko nu? Dūduls šausmās aizgriežās. Un atlido Pīters Pens, kuru izbrīna puišeļu skumjās sejas. Dūduls vēl samaksā par savu dzīvību un par Vendijas dzīvi. Bet Pīters Pens jau skūpstīs, Vendiju atzīmināja to. Katrs no zēniem steidzas pieskarties tuvāk līmeni un sajust mīļās māmiņas siltumu, un kad vai iegūt vienu viņas acu skatienu. Bet no visiem vislaimīgākais ir Dūduls. Vendītiem priecīgi stāsti. Kā jūs izstrādājat to darīsiet? Puisēni, tā atbild. Tev bija jāsaka Dūduls. Tu izdarīji. Nu, meitenes, ko jūs apsaties? Vai? Viņai ir kāds teiks, es neiedaru.
Rīt, tu izskriesi. Tas nav, jā? Tu izskriesi. Labi. Mēs uzcēlām salātas sienas un tortiņas iztiekām. Man pasaka, mamītei, Vendī, ko lai mēs izdarām? Vendītiem atbildēt steidzās. Ak, tiešām, es vēlos, Vendī jūtās apjukusi, nedaudz apmulsusi. Puišeļtai nes ziedus un rotaļlietas un vēlas pievērst tikai sev uzmanību. Un tad viņai nāk atjausma, ka viņa ir izvēlēta par šo zudušo bērnu māmiņu. Bērni iet gulēt, viņus apčamda, papčubina, paņem grāmatu un lasa pasaku. Bet tā jau ir cita pasaka. Jā, nu teikšu, kā ir. Līdz Brotvijai vēl tālu. Jūs jau augstu nešķiet? No, protams. Mums ir jāstājās. Rīt. Tā, atklājies un pieklājīgi nokāpjam.